Tā, es ceru, ka visi ir iedzēruši nedaudz kafijas un kaut ko uzkoduši un gatavi klausīties tālāk. Mums priekšā ir ļoti interesanta sekcija par kultūru un izglītību Kuldīgā. Un tad pirmais runātājs mums ir asociētais profesors Armands Vijups, kurš arī pārstāv Ventspils muzeju. Un ļoti ilgus gadus ir visus mūsu jaunos vēsturniekus audzinājis arheoloģijā un aiz vēsturē. Tā kā, lūdzu, profesor kungs. Un, tātad tēma ir par etnogrāfiskajām sudrabas saktām ar uzrakstiem Kuldīgas novada 18. un 19. gadsimtā. Jā, paldies. Labdien! Paldies Kuldīgas muzejam par uzaicināšanu. Sadaļā kultūra, nu jā, labi, pieņemsim, ka tā ir kultūra. Godīgi sakot, jā, klausoties visus iepriekšējos referātus, es ar tādu mazliet skautību domāju, cik labi tomēr ir tiem vēsturniekiem, kas strādā ar rakstītajiem avotiem. Tas ir un cik tomēr grūti tiem, kas strādā ar lietiskajiem. Ja, šie gan nav arheoloģiskie, kas ir vēl mēmāki, bet tas salīdzinājums varētu būt tā, ka jums ir rakstītais avots, tas ir tāds sulīgs vīnogu ķekars, no kuras to informatīvo sulu var izspiest. Un tad jums ir lietiskais avots, un tās ir rozīnes, no kurām jums jādabūna ārā ir sula. Es mēģināšu mazliet no šīm te rozīnēm izspiest kaut kādu, varbūt arī klātesošos interesējošu informāciju. Lielā mērā, kāpēc es arī ar prieku piekritu šo referātu šeit prezentēt. Par līdzīgām tēmām gan jau es esmu arī runājis, bet Kuldīgas muzejs bija viena no tām vietām, kur es sāku šo materiālu analizēt, un varbūt tāpēc tas ir tāds, zinām, parāda nomaksāšana. Saprotiet, nu, kā mums ir ar tām saktām. Mums tas parasti ir kaut kas tāds ļoti krāšņs, jo tik tiešām visas lielās Kurzemes sudrabas saktas, gan tās, kas nāk tur no Ventspils apriņķa, no Kuldīgas apriņķa, no Dienvidu Kurzemes, nu, tas ir kaut kas tāds, tās burbuļu saktas, lapainās saktas, derības saktas. Nu, tā ir viena no vizuāli pamanākamajām, redzamākajām, skaistākajām rokatām. Un tradicionāli jau mēs vienmēr arī skatāmies uz to dekoratīvo pusi. Mēs aplūkojam formu, ornamentu, citus ārēji konstatējums parametrus. Un tik tiešām tajā tautas tērpā tā sakta ieņem tādu, kur zemē tiešām pamanām vietu. Ja mēs salīdzinām ar pārējo Latvijas daļu, tur īsti tā nav. Un mans mēģinājums bija paskatīties uz šīm saktām nevis tā, kā mēs no tā tagad skatāmies, bet paskatīties mazliet savādāk, kas tad ir šīm saktām otrā pusē. Un izrādās, ka lielam vairumam, faktiski apmēram 20%, ja mēs skatāmies uz tām saktām, kas glabājās Latvijas muzeja krājumos, otrajā pusē ir uzraksti diezgan primitīvi darināti vienkārši. Retāk ir, ja mēs runājam par 18. un 19. gadsimtu, retāk viņi ir ar mazi iegriezti. Visbiežāk viņi ir tā ieurbināti šādā te punktveida rakstā, un parasti mēs viņiem pievēršam diezgan maz uzmanības. Un paskatoties uz Latvijas muzeja krājumu, mēs redzam, ka kopumā var savākt stipri lielu skaitu. Ja, tātad apmēram 20% ir ar šiem te uzrakstiem. Un skatoties šajos te muzejos, kas te ir uzskaitīti, arī atsevišķi eksemplāri nāk no Krievijas etnogrāfiskā muzeja krājuma, tur no privātu kolekcijām. Noteikti, ja paskatītos, būtu stipri vairāk. Ja, tas, kas vēl joprojām ir, saka, privātu kolekcijās, nav īsti pareizi teikt, laikam jāsaka, ir vienkārši privāti īpašumā, gan tepat Alsungas pusē. Zinu, ir vismaz kādas 6, 7, ko vēl neesmu apskatījies, gan Zlēku Vengstrēbē mājās ir 2 saktas ar šādiem te uzrakstiem. Nu, kas tie ir par uzrakstiem?
Bet vispirms mazliet varbūt paskatoties, kāda tipa saktas, kur ir raksturīga. Tātad Ziemeļkurzeme mums ir pilnīgi nenosekta. Ziemeļkurzeme mums ir pilnīgi nenosekta. Lībiešu tautas sterps šādas greznas saktas neparedz. Tāpatās kā arī Kurzemes austrumu daļa. Bet, tātad, ja mēs ejam no ziemeļiem uz dienvidiem, tātad ir Ventspils novads ar šīm te lielajām derību saktām. Un tad nāk Kuldīga. Kuldīgas novads, ja mēs ņemam pašreizējo administratīvo dalījumu, ja, kā tas te ir redzams. Un tur, protams, ir šīs te dižās saktas, jeb lapainās saktas, jeb trīsrindenes, divrindenes, kā no kurā vietā viņas arī tiek dēvētas. Un ir interesanti tas, ka Kuldīgas novadā izmanto gan šīs saktas, gan arī diezgan bieži ir sastopama šīs te derības saktas. Protams, nav jau tā, ka tās dāmas, kā saka, paliek tikai savā novadā. Tērpi, villainas un villaiņu saspraušanas veids ir stipri līdzīgs. Un tāpēc Kuldīgas novadā diezgan bieži var atrast arī šīs te derības saktas, kas vairāk ir raksturīgas Ventspils novadam. Ventspils novadā retāk parādās, bet parādās arī šīs te dižas saktas, jeb lapainās saktas. Savukārt Dienvidkurzemē ar tām burbuļu saktām, plānajām skārdu saktām, tās jūs Kuldīgas apriņķī un Kuldīgas novada teritorijā jūs neatradīsiet un neatradīsiet arī tālāk uz ziemeļiem. Tā ir tāda tipiski Dienvidkurzemnieciska parādība. Lai nu kā tas arī būtu, bet uz visām tām saktām ir diezgan plaša informācija, kur pamatsaturs atbild uz jautājumiem, kad. Faktiski no 140 saktām uz 101 saktas, ja mēs runājam par visu Kurzem, ir gads. Dažkārt gan ļoti reti, bet tikai gads. Un tad laikam atbild uz jautājumiem, kas, kam. Un pavisam reti, šeit pat nav uzrādīts, atbild uz jautājumu, kur. Ja, tātad par kaut kādiem geogrāfiskiem aspektiem mēs varam runāt. Un tajā pirmajā brīdī var šķist, mēs fiksējam ar to īpašumu tiesības. Ja, tātad konkrētā lieta pieder tam un tam Šmudei Ilzei vai Gauru Katrīnai. Bet, ja tas tā būtu, tad nebūtu šī gada norāde. Šī gada norāde laikam ir pats svarīgākais, jo tas fiksē pirmkārt to, ka tas nav īpašuma ieraksts. Tas fiksē saktas iegūšanas, un man gribētos teikt pat 90% un vairāk ar tādu pārliecību, dāvināšanas gadu. Dāvināšanas gadu, kas noteikti saistās ar kādu pietiekoši nozīmīgu notikumu cilvēku dzīvē, konkrētas dāmas dzīvē, jo tās ir sieviešu rotas lietas. Un tad jautājums, kad šī tradīcija parādās, pirms mēs sākam par tiem gadiem runāt. Ja mēs tā paskatāmies uz visu Latvijas teritoriju, respektīvi visu Kurzemes teritoriju, tad mēs redzam, ka agrākie ieraksti ir kaut kur 18. gadsimta sākums. Principā var teikt, ka 17. gadsimta beigas, 18. gadsimta sākums, tad parādās šī tradīcija uz saktām veidot šos ierakstus. Kurzemes pusē pagaidām senākā ir 1711. gads, bet tas nāk no Dienvidu Kurzemes uz šīm burbuļu saktām. Un tad, protams, cik tas materiāls arī saglabājās, 18. gadsimta rotas ir saglabājušās muzeja krājumos pietiekoši maz, bet mēs redzam tādu milzīgu uzplaukumu tieši 18. gadsimta beigās, 19. gadsimta pirmajā ceturksnī saglabājās diezgan daudz, arī otrajā ceturksnī. Tātad tas ir tas laiks, kas šeit ir fiksēts ar šo sarkano riņķi, ja, tātad tas ir tas laiks, kad mēs faktiski redzam darbībā vēl to, ko mēs saucam par tautas tērpu, ja, sieviešu tautas tērpu. Tad 19. gadsimta 3. ceturksnī diezgan strauji samazinās. Šeit pat īsti tas 3. ceturksnis laikam nav labi izvēlēts kā apzīmējums, jo faktiski jau pēc 1860. gadiem mēs tikpat kā nesastopam nevienu saktu, uz kuras būtu šādi ieraksti, gads, vārdi, ļoti retos gadījumos vieta. Ja? Un ir tikai viena sakta, un tad tiešām arī nāk no Kuldīgas novada, kas datējās 19. gadsimta beigām. Ir skaidrs, ja, tad, kas notiekās. Faktiski arī šie ieraksti, šīs datētās saktas iezīmē to,
ka pāriet no šī etnogrāfiskā tērpa uz pilsētas tipu tērpu. Ja? Pāriet uz šo pilsētas tipu tērpu, un šīs saktas vairs līdz ar to kā rotas vairs nav ne funkcionāls, ne arī uzskatāms, acīm redzot, kā kaut kas tāds, ko var dāvināt un kurā būtu jāieraksta kaut kāda noteikta informācija. Paskatīsimies uz Kuldīgas novadu. Un tad Kuldīgas novada saktām ir sarežģīti. Kāpēc sarežģīti? Tāpēc, ka mēs varam droši runāt par Kuldīgas novada saktām tikai tajā gadījumā, kad mums ir fiksēta iegūšanas vieta. Ļoti daudz muzeja krājumos esošās šīs rotas ir fiksētas Kurzeme, Latvija, skaidrs, ka pēc tipa tā tad attiecās uz Kurzemi. Bet no šīm 142 saktām, 34 diezgan droši var pateikt, ka tās ir attiecināmas uz Kuldīgas novadu. Kaut gan, ja mēs paskatāmies, cik daudz ir to lapaino, jeb dižsaktu, kuras tik tiešām ir Alsungas tautas tērpam, Kuldīgas tautas tērpam raksturīgas, tad noteikti tas skaits būtu stipri vairāks. Bet tā droši mēs varam runāt par šīm 34 saktām, un tad mēs arī redzam, ka principā jau pēc ierakstītajiem gadiem, ne visām ir gadi, kā jau es teicu, no 142, 101 ir ierakstīti gadi, tad līdzīgi tā situācija ir. Tas laiks ir tautastērpa laiks, ja, tad, kad arī faktiski tā informācija par tautastērpu mums veidojās, un mūsu tas priekšstats, kas ir tautastērps, tas faktiski ir 19. gadsimta tērps, sieviešu tērps, ja mēs runājam par sieviešu tērpiem. Kas ir ātrāk? Tas labs jautājums, jāprasa citiem speciālistiem. Kas tad īsti ir šie ieraksti? Pirmkārt, tas ir tas zīmīgais gads, kas parādās, un otrs ir vārds. Vai tas ir viens vārds vai divi vārdi. Kuldīgas novada saktās ir interesanti ar to, ka mums nav viens vārds. Ja, teiksim, ja mēs paskatāmies uz Dienvidu Kurzemi un daži piemēri arī no Ventspils apriņķa, tad mēs redzam, ka tur sevišķi 18. gadsimta beigas sakts, 19. gadsimta sākuma, tur ir viens vārds ierakstīts, puiša vārds, respektīvi vīriešu vārds, būsim precīzi. Un tas, acīm redzot, ir tas dāvinātājs, kas ir uzskatījis, ka šādā veidā ir jāiemūžina šis fakts. Acīm redzot, tā ir dāvana, kas ir saistīta ar sadarināšanos, vai, kā man arī te mēģina daži speciālisti teikt, arī ar kāzām, jo diez vai tādu vērtīgu lietu kā derību saktu, un tajā skaitā arī tur tā forma, kas ir Kuldīgas apriņķim vairāk raksturīgas šīs te lapainās saktas, diez vai tādas, tā vienkārši pirmajā brīdī tikai uz sadarināšanās brīdi dāvina. Ja? Bet neapšaubām, ka ierakstu veido šis dāvinātājs, šis puisis. Ja? Mūsu gadījumā, ja mēs runājam par Kuldīgas novadu, tad tur parasti ir gan meitenes vārds vai topošās sievas vārds, gan arī šis vīriešu vārds. Ja? Stepe Mārtiņš un Katei. Stepe Mārtiņš, acīm redzot, no mājas vārda, Dragūna Indriķis Ķērstei, Ilzēna Ievai Andris, Krists Grosmanis Ķērstei. Kāpēc tur ir tie punkti? Tāpēc, ka nav jau tik viegli ar tiem uzrakstiem. Parasti paskatoties uz otru pusi, mēs redzam, cik tur tas ir novalkāts nodilis. Ja? Tātad, viens no Alsungas pagasta saktā, kas Liepājas muzejā glabājās, šie te Ilzenes Ievai Andris 1844. gadā visticamāk tiešām ir dāvinājis saistībā ar sadarināšanos ar kāzām. Tātad tas ir tas viens, ko mēs tā kā varam sajust. Ko tas mums dod jaunu? Varbūt dod jaunu to, ka parasti tiek uzskatīts, ka tās derību saktas lielās ar tām sadurtām roku motīvu tiek dāvāts sadarināties, tā sadarināšanās dāvana. Bet kā mēs redzam, ka tie uzraksti ir diezgan identiski gan šīm derību saktām, gan šīm lapainajām saktām, tātad acīm redzot, tā arī ir bijusi sadarināšanās dāvana. Dāvanas saņēmējs vārds. Dažos gadījumos puisis savu vārdu neraksta, bet diezgan skaidri raksta Trīne
Pūcīts, Lūzne, noteikti mājvārds, nebūs Lūžņa, tāpēc, ka tas nav tas rajons, kur šīs te saktas tautas starpā sastopams. Jaunupāna, Anna Lunge, Surkt vai Zurkt, Annas, un tad tā viena Anna, kas ir no 1884. gada, tātad ļoti, ļoti vēl. Tas, ka tas ir tiešām adresēts konkrētai sievai vienā gadījumā, vai sievietei, ja dāmai, šī te Alsungas sakta, kur ir datīvā norādīts, kam, jā, tātad Annai Lille 1822. gads, kas ir Lille, uzvārds noteikti nav vēl mājas vārds, vai varbūt kaut kas tur cits ir iešifrēts. Tā nu mums ir ar šiem te lakoniskajiem, lietiskajiem avotiem, kur ir rakstītā informācija, ka nevienmēr tas tā skaidri ir saprotams un sajūtams. Bet, jā, tas nav, tā nav īpašuma atzīme, tā ir atzīme tam, kad mēs fiksējam, ka konkrētā gadā, konkrētā dāmai, jaunkundzei vēl iespējams tiek dāvināta šī te sakta kā sadarināšanās dāvana. Ar to tā kā varētu beigt tikai sadarināšanās dāvanas. Nu, lūk, šī te pati Anne, ļoti greznā sakta, kas ir senāka, bet tur tas ieraksts ir stipri vēlāks. Ja? Bet tā jau nav, ka tās ir tikai un vienīgi rotas, kas tiek dāvinātas sadarināšanās gadījumā, jo lūk, pat piemērs no folkloras, no tautas dziesmām, tieši no Kuldīgas apriņķa, ja, kad tēvs brauks tirgū, ņems man līdzi, pirks man mēlenis, sudraba sakti. Tātad folklora rāda, ka varētu būt arī tā, ka tēvs meitai dāvina, visticamāk arī uz kādu tādu īpašu gadījumu iespējams, bet tā ir tikai hipotēze iesvētības. Un to mēs diezgan labi arī varam sajust. Tad, kad mēs redzam, ka uz šajos uzrakstos, kas dažkārt ir vairāk nekā viens vai divi vārdi, parādās šis te apzīmējums meita. Dragūna Krista meita Ķērsta, Dragūna Indriča meita. Kāda pat nav zināms, ja, tā tad 1831. gada sakta Grobes Toma meita Ēde. Ja. Garš ieraksts grūti uztverams, bet tas pirmais, kas ir sakta no Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātījuma, Dragūna Bille, Nelaiķa, Jura meita Lieze. Viss kopā, ja, iespējams, ka no dažām citām saktām, kas neatiecās uz Kuldīgas apriņķa, mēs zinām, ka parādās gan mātes, gan tēva vārds, un tad beigās parādās meita Lieze. Ja. Nu, katrā ziņā tā Dragūna Līze no 1755. gada ir viena no tādām senākajām saktām. Ne pats senākā sakta, ko mēs zinām, bet viena no senākajām saktām. Un te var redzēt arī, ka tas ieraksta veids ir mazliet savādāks. Ja, tā ir derību sakta, kas vairāk ir raksturīgs Ventspils apriņķim, bet, kā jau es teicu, sastopam arī Kuldīgas apriņķi. Nu, te ir ar nazi ieskrāpēts diezgan pagrūti izlasāms, bet rokraksts, ja tā drīkst teikt par iesgravēto, ja, ir viens un tas pats, un Dragūna bija Billes Nelaiķa Jure meita Līze, 1755. gads, acīm redzot, tā nav nekāda dāvana, kas ir dota kā sadarināšanās dāvana. Ja? Tātad tas ir saistībā ar kādu citu faktu. Vēl grūti atšifrējums Oce, kas arī ir uzskatām, ka tā nav dāvināta saistībā ar derībām, bet sadarināšanos, bet ar kādu citu faktu. Ļoti garš šis te ieraksts, bet tas jau ir ar to punktējumu veidots, ja, tātad ar naža galu ieurbināts. Katrā ziņā tas ir tas, ko dara dāvinātājs. Ja. Kā jūs redzat, muzejā parasti tā otra puse ir bagāta vēl ar visādiem citiem uzrakstiem, tāpēc dažkārt arī aprakstu kartotēkās jūs nemaz nepamanat, ka tur ir kaut kāds uzraksts, kas ir īpaši nodils, jo tur ir kā nu kurā vietā. Ja, tātad viss, kas sarakstīts virsū, iegūšanas vieta, inventāra numurs, mainītais inventāra numurs, bet rūpīgi skatoties, mēs tur diezgan labi varam arī paskatīties. Lūk, šīs te Groba mājas Toma meita Ede no
1831. Gada vēl vairāki piemēri. Ļoti interesants gadījums ir, kad mēs varam redzēt, un tas ir vienīgais, bet acīm redzot, vienīgais, kas ir nācis, kā saka, man priekšā, noteikti ir arī citi gadījumi, tas, kad saimnieks dāvina saimniecei, respektīvi jau sievai šādu te sakti. Un ar visplašāko, 5 minūtes tūlīt mēģināsim iekļauties. Turlavas saimnieks Ādams no Bungu mājām Turlavā. Diemžēl neatrada Bungu mājas savai saimniecei Katei. Piedāvām, šis uzraksts ir taisīts nevis dāvinātājs, viņa taisīs, bet acīm redzot juvelieris, jo turpat apakšā ir informācija ciklotīgs sudrabs un tā tālāk. Un arī juvelieris, ja. Tātad, ko mēs zinām par šādu tipu dāvinājumiem, un tas ir atkal ieraksts no Kuldīgas muzeja materiāliem, ka varēja tikt dāvinātas arī piedzimstot pirmam bērnam. Ja? Tātad vīrs dāvina sievai piedzimstot pirmam bērnam. Un pavisam nobeigumā, kur visvairāk mums nāk no šīs te Kuldīgas novada. Tātad tie ir kuršķoniņi, protams, kurus mēs diezgan viegli varam atšifrēt pēc ieraksta vārdiem. Ja? Tātad dragūni, no dragūnu ciema ļoti daudz. Ja? Viens Pēters Tontegode noteikti, citādi tas nevar būt. Un vēl viena sakta, kas šeit nav minēta, vismaz 6 saktas ir saistāmas ar kuršķoniņu ciemiem. Skaidrs, ja? Tātad bagātākais rajons. Tātad dragūna Bille, dragūna Ernesta meita, Pēters Tontegode. Ko mēs varam secināt? Jācer, ka es iekļaušos 5 minūtēs un nebūs tik slikti, ka parādīs dzelteno kartiņu. Ja? Tātad, tāds uzrakstu saktu reversējām pusēm uz otrām pusēm. Tātad tas atspoguļo, protams, nevis īpašuma tiesības, bet gan rotas dāvinājumu faktu. Tātad notikumu gadu, dāvinātāji, dāvinājumu saņēmējs, kā kuro gadījumā. Pamatā sadarināšanās kāzas, bet visai ticami, ka tas ir arī tēva dāvinājums meitām, iesvētība, pirmā bērna dzimšana kā nozīmīgs notikums. Vienā gadījumā ārpus Kuldīgas novada, tātad arī brālis māsai dāvina, parādās vārds māsei. Un, protams, Kuldīgas novadā saktu ar ierakstiem klāstā tādu specifisku vietu ieņem kuršu ķonīciem sudraba saktas. Iekļāvos. Tā man ļoti reti gadās. Jā, liels paldies. Mēs esam brīnišķīgi iesākuši visu šo pasākumu ar iekļaušanos laikā, tā kā es ļoti aicinu visus tā turpināt līdz dienas beigām. Bet tagad mēs esam iekļaujušies laikā, un tā tad ir vēl arī brītiņš laika jūsu jautājumiem. Lūdzu par šīm skaistajām saktām jautājumu. Es pats brīnos, kā man tas izdevās iekļauties. Paldies par brīnišķīgo referātu, bet mans jautājums ir tāds, vai ir kaut kāda informācija, kas izgatavoja šīs saktas, kas ir tie cilvēki, meistari, kalēji, rotkaļi, kas ir tie? Jūs jau redzat pēc formas, tas ir profesionāls juvelieris. Ja? Ļoti retos gadījumos var konstatēt arī meistarzīmi un provi, bet principā uz visu tā klāsta, visus es neesmu skatījies, bet uz tām 140 pāri saktām ir tikai 2 saktas, kurās ir tā meistarzīmes. Acīm redzot, tas ir cūšu laiks, tur diezgan stingri regulē, tur vajadzēja būt tām provis zīmēm, bet acīm redzot, tas ir produkts, kas ir domāts zemniekiem. Un tādā pelēkā zonā, ja? Nekontrolētā zonā. Ja mēs skatāmies uz visu to masu, tad ir Kuldīgas meistars viens, bet tā ir agrīna sakta, kas nāk no Ventspils puses, un ir Jelgavas meistars, ko mēs varam identificēt. Tā kā tie ir reālie juvelieri, kas darbojās pilsētās un izpilda šo te pasūtījumu, ko zemnieki dod, pietiekoši turīgi un bagāti. Ja? Tā ir pilsētas produkcija. Domāju, ka liela daļa, bet tas ir atkal jautājums ārpus šīs te tēmas, liela daļa no tām lapainajām saktām varētu būt gatavots arī Kuldīgā, kur mēs zinām juvelierus šajā laikā. Ja?
Jā, paldies. Jā, redzu. Es pirms Enijai. Neliela piebilde par rakstītajiem avotiem. Es tagad, protams, neatceros svarīgas gadaskaitļus, personas un fonda numurus, bet es pilnīgi noteikti zinu, ka ir tiesas lietas, kurā netālu no Kuldīgas esošs muižas īpašnieks iesūdz tiesā vienu no Kuldīgas šiem te zeltkaļiem par to, ka viņš ir pārdevis viņa zemniekiem zemes kvalitātes dārgmetāla rotas lietas. Šis ir tas gadījums, jā. Šis ir tas gadījums, ko īsti nedrīkst darīt, bet, kas tiek, ņemot vērā, ka viss tas klāsts ir bez tām zīmēm, tās meistarzīmes ir labi pētīts, Valda Villīte savā laikā ar to ir nodarbojusies, un tur ir tikai dažas no šīm te zemnieku tā saucamajām saktām, ja, kurām ir tās meistarzīmes. Tā kā mēs jau runājam par lasīt prasmi, mēs tad varam pieņemt, ka gan cilvēks, kas iegravē vai pasūta uzraksta iegravēšanu, gan noteikti dāvana saņēmējs ir lasīt pratēji. Neapšaubām lasīt pratēji piedāvām. Ja jūs skatījāties, kam es nepievērsu uzmanību, viņi ir rakstīti pratēji, jo tas ir rokrakstā. Tas nav ar tur burtiem, kas ir kopēti no grāmatas, tas ir rokraksts. Turpin jautājumu par materiāliem. Pamatā tad tur ir sudrabs un stikla pērlītes, vai ir arī kaut kāda dārgāka akmeņa atrasti? Nē, tas ir stikls. Tas ir vai arī vēl vienkāršāks materiāls, prast sakot, ne sudrabs, bet bleķis kaut kāds? Sudraba bleķis, jā, tas ir labs jautājums. Saprotiet, tā ir tāda viena lieta, ar ko mēs saskaramies. Tad, kad sudrabs metālā. Parasti jau metālam ir klāta ligatūra, lai nediltu tik ātri. Sudrabs ir mīksts, ja tur viņu valkātu tīru. Un tā kā tas lielākoties, acīm redzot, ir gatavots no monētām, tur ir šī vara ligatūra klāta, vara piejaukums klāt. Un tas, ko mēs parasti pazīstam ar provi, ar vārdu prove, ja? vai raudze. Laikam latviskāk skan. Un tad dāmas, kas ir klāt, visticamāk valkā sudraba lietas, kurām ir tur 900 provi, tas nozīmē, ka uz 1000 daļām 900 ir sudraba, 100 daļas ir varš. Un šeit visticamāk ir zemāka. Tur vienā gadījumā tā Turlaus saimniekam, tur tas juvelieris bija iegravējis, cik lotīgs sudrabs ir. Ja? Tātad no 12 lotēm, man liekas, 6 lotīgs sudrabs. Ja? Tātad principā tā ir 500 prove, un tad, ja ir zemāk, tad pareizi būtu lietot vārdu bilons. Ja? Tātad sakausējums, kurā varš ir vairāk nekā sudrabs. Nav iegājies. Tas tāpat, kā mēs arheologi sakam bronzas oksīds, un tad visi ķīmiķi šausmīgi smējās un saka, bronza, kas tas tāds pa metālu oksidējās, varš tur tajā bronzā. Sudraba, bet zemes kvalitātes sudrabs. Varbūt tas ir iemesls arī, kāpēc neliek tur to meistaru zīmi un tas, ko jūs teicāt, ja tas gadījums. Paldies par interesanto stāstu. Līdzīgs jautājums par šodienas saktām, ko lieto kori, dejotāji, kad tas varētu kļūt par arheoloģijas materiālu. Ja situācija saglabāsies, ka šobrīd tā nav, mums šobrīd ir kremācija ar vien vairāk ienāk, bet ja kāda no koristiem abedīs viņa inhumēs, tad tur būs noteikti kā arheoloģisks materiāls. Ja? Nevar pateikt, kurā brīdī, kad kas kļūs par arheoloģisku liecību. Jūs minējāt, ka turīgi zemnieki varēja pasūtīt šīs saktas. Varbūt jūs varat minēt kādu ekvivalentu lauksaimniecības produktos. Cik tad šāda izmaksāja zemniekam šāda sakta? Ziniet, ir varbūt ne konkrēti par Ventspils, par Kuldīgas novadu, bet es tagad neatceros. Es pateikšu pilnīgi godīgi, negribu fantazēt un samelot. Ne jau velti, paskatieties, ne jau velti tas uz to nelielo saktu daudzumu. 6 saktas nāk no ķoniņu ciemiem, ja? Tātad no relatīvi turīgām vietām, tur, kur turīgi zemnieki dzīvo, kas varēja atļauties šādas saktas. Bet viņi ir pietiekoši daudz, ja? Tā kā nav tā. Bet es nepateikšu precīzi, ja? Tad tur tas svars, dažas saktas sver tiešām pie 200-280 gramiem, ja? Tā diezgan liela. Ja?
Es jau esmu pārtērējis laiku. Viss ir lieliski ar laiku. Viss ir lieliski ar laiku. Paldies. Paldies un paldies jautātājiem. Mums tiešām ir jāvirzās tālāk. Tā, un kā nākamo es aicināšu Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošo pētnieku Paulu Daiju pastāstīt mums par Kārli Hugenbergeru un pārmaiņām latviešu grāmatniecībā Kurzemē pēc dzimtbūšanas atcelšanas. Lūdzu. Labdien, godātie klātesošie. Man vispirms gribas teikt lielu paldies Kristīnai Beķerei un Kuldīgas novada muzeja komandai gan par šo brīnišķīgo konferenci, gan arī par aicinājumu piedalīties un dalīties ar jums dažās atziņās par personību, kurai mēs Nacionālajā bibliotēkā kopā ar kolēģiem pievērsāmies kā daļai no plašāka projekta, kas ir veltīts 19. gadsimta pirmās puses latviešu grāmatniecībai un literārajai kultūrai, periodā, kuru kultūras vēsturē varētu saukt par Biedermeiera laikmetu starp dzimbūšanas atcelšanu un 1848. gada revolūcijām Eiropā. Ļoti liels prieks, ka šī konference un arī citas aktivitātes pēdējā laikā aktualizē 19. gadsimtu, bet arī šī gadsimta tādus drusku retāk apmeklētos nostūrus, un vismaz cik tālu ir runa par grāmatniecības vēsturi un arī par literatūras vēsturi, tad šis periods pieder pie tādiem. Attiecībā uz apgaismību un arī tad latviešu grāmatniecībā uz tās virzienu tautas apgaismību, mēdz kādreiz teikt, ka šī kustība ir salīdzinājuma ar lielu māju, kurā ir dažādas istabas, un šīs mājas iemītnieki mēdz arī pie šīm istabām pārvietoties un uzturēties reizēm vienā, reizēm otrā, reizēm vairākās vienlaicīgi, un tāpēc bieži vien runājot par procesiem grāmatniecības un ideju vēsturē daudz mērķtiecīgāk un produktīvāk ir pievērst uzmanību konkrētiem cilvēkiem un sākt ar viņiem, nevis ar varbūt tādiem abstraktiem vispārinājumiem, kuriem jau arī, protams, kādā brīdī pienāk kārta. Un viena no šādām personībām ir kuldīdznieks Kārlis Hugenbergers, kurš ir atstājis ļoti būtisku nospiedumu latviešu grāmatniecībā un principā latviešu kultūrā Biedermeiera laikmetā. Es īsti nezinu, cik ļoti šis nospiedums ir ticis novērtēts, pamanīts vai godināts. Ja jūs lasāt latviešu literatūras vēsturu izdevumus un pārlaidiet acis tai iespējams garlaicīgākajai sadaļai par laikmetu kaut kur starp veco Stenderu un Merķeli no vienas puses un jaunlatviešiem no otras puses, tad Hugenbergera vārds noteikti tur parādīsies. Es esmu šeit fiksējis dažus nozīmīgākos punktus viņa biogrāfijā, bet, protams, ir dažas lietas, ko mēs šajā dzīves laika skalā neredzam. Viena no tām ir latviešu grāmatniecības sadalīšanās vairākos virzienos pēc Gotthārda Friedricha Stendera aiziešanas mūžībā un aizvien lielāka nenoteiktība vācu-baltiešu autoru, latviešu rakstošu autoru priekšstatos par to, kā būtu jātīstās latviešu kultūrai. Protams, ka šo nenoteiktību stiprina tas, ko drusku pamanām Hugenbergera dzīves datos, gan Napoleona Krievijas kampaņa, gan dzimbūšanas atcelšana, gan vēlāk, protams, sociālās problēmas 40. gados, kas dažādos veidos izpauž sabiedrības noskaņojumu, gan caur atturības kustībām, gan arī pārkrievošanas tendencēm un pāriešanu pareizticībā, kas gan, kā mēs zinām, daudz labāk pazīstams Vidzemes, nevis Kurzemes latviešiem.
Visbeidzot, mēs redzam šajā Hugenbergera dzīves gājumā virkni grāmatu. Es esmu izcēlis grāmatu 1826. gadā Derīgas laika kavēklis, kurai nākamajā gadā seko otrā daļa. Tad 44. gada garīgās dziesmas, kuras nāk klajā vairākos sējumos un sakrīt ar holēras epidēmiju Kurzemē, kur arī pats autors aktīvi ņem dalību. Un tad dažas īsāka apjoma grāmatas, laikam gan pirmais latviešu valodā rakstiski fiksētais Lielā Kristapa leģendas apraksts, kapeiku grāmatiņas no Hamburgas, Gājēju ceļš uz laimi un arī dažādu rakstu krājums. Šajos darbos īstenībā mēs redzam visus tos dažādos virzienus, kuros latviešu grāmatniecība 19. gadsimta pirmajā pusē taustījās, un paskatīsimies uz pāris no šīm grāmatām mazliet tuvāk. Bet pirms tam, mazliet iezīmējot Hugenbergera biogrāfisko saikni un saistību ar 19. gadsimta Kurzemi, viņš ir dzimis Kuldīgā ģimenē, kura uzskatīja, ka tās saknes ir Kurzemē datējams jau sākot ar 16. gadsimtu. Hugenbergera tēvs bija skolas priekšnieks un vēlāk kļuva par mācītāju. Un, sākumā Hugenbergers mācījās mājmācībā un tad jau devās studijās uz dažādām vietām Eiropā. Hugenbergers uzauga ļoti latviskā vidē un līdzīgi citiem luterāņu mācītājiem latviešu draudzēs īpaši šajā laika posmā, viņš diezgan labprāt arī ģimenē runāja latviešu valodā, viņam patika nodarboties ar tulkošanu sava prieka pēc, varbūt arī ar tādu kā terapiju, ņemot vērā to, ka spriežot pēc viņa paša atmiņām un dienas grāmatām, viņš cieta no tādiem varbūt melanholijas, depresijas uzplūdiem, un tad piemēram, latviešu tautas dziesmu tulkošana vāciski vai atkal vācu tekstu tulkošana latviski līdzās dārzkopībai un arī mūzikai bija viens no viņam hobijiem. Šeit redzam Ārlavas baznīca, kas tātad uz Talsu pusi, kur viņš nostrādāja visu savu mūžu. Šis baznīca, kāda tā redzama, ja es pareizi saprotu, arī pašlaik, protams, ir 19. gadsimta vidū tikusi pārbūvēta. Strādājot par Ārlavas draudzes mācītāju, Hugenbergers arī apkalpoja Rojas baznīcu, kopā tātad apmēram 7000 cilvēku, un svarīgi atzīmēt, ka viņš arī ļoti aktīvi piedalījās skolu izveidošanā šajā reģionā. Bet līdzīgi kā daudziem citiem vācu-baltiešu intelektuāļiem, tiem, kas atstājuši būtisku mantojumu latviešu grāmatniecībā, arī uz Hugenbergeru noteikti vislielāko iespaidu atstāja viņa studiju laiks, galvenokārt Jēnā, bet, protams, arī uzturēšanās Heidelbergā, Veimārā, Strasbūrā un Virtsburgā. Iespējams, ka tieši saistība ar Jēnu un Veimāru bija tā, kas rosināja Hugenbergeru pievērsties tādiem pavisam negaidītiem ceļiem latviešu literārajā kultūrā, un tieši līdz ar dzimbošanas atcelšanu šie ceļi kļuva iespējami, tāpēc, kad aizvien vairāk pieauga tāds eksperimentāls noskaņojums starp latviski rakstošajiem vācu autoriem. Ir Kārlis Kunziņš, komentējot Hugenbergera biogrāfiju, ir arī atzīmējis latviešu grūtības, šo dāvanu, respektīvi brīvību pa pilnam saņemt un valkāt, norādījis arī uz pārpratumiem un arī notikumiem Hugenbergera draudzē Ārlavā, kur ļaudis sāka sacelties pret kungiem un aiztikt viņu mantu, tā kā bija savaldām tikai ar zaldātiem. Tas, protams, nebija vienīgais tāds gadījums, un
mazliet ilustrē, protams, to gaisotni, kas valdīja sabiedrībā pēc dzimbūšanas atcelšanas, kas droši vien ir vislabāk raksturojama kā tāda neskaidrība un nedrošība un nenoteiktība par nākotni. Skaidrs, ka tas attiecās uz putna brīvību ieguvušajiem latviešu zemniekiem, bet, ja mēs paliekam kultūras un grāmatu pasaulē, tad pilnīgi noteikti pats svarīgākais jautājums autoriem, kas rakstīja latviski, bija, kas notiks tālāk ar viņu dominējošo lomu latviešu literārajā kultūrā, un vai šķirtne starp vācu-baltiešiem kā autoriem un latviešiem kā lasītājiem saglabāsies. Un mēs varam diezgan labi šo satraukumu redzēt pazīstamajās Jelgavas debatēs, kas bija veltītas pārvācošanās jautājumam, un arī paša Hugenbergera dzīves gājumā izsakot tādam pārejas posmam no sākotnēji entuziasma vācu-baltiešu vidū par latviešu nācijas gaidāmo straujo uzplaukumu, kas 20. gadu sākumā līdz pat 30. un 40. gados atslābumam vai pat apātijai vai kā laika biedri teica pat letarģijai attiecībā uz latviešu kultūru, kas, protams, ir no vienas puses saistīts ar sociālo fonu šajā laikā, bet no otras puses arī ar atšķirībām starp Aleksandra I un Nikolai I vadības stilu. Ernests Blese ir brīnišķīgi norādījis, ka 20. un 30. gados latviešu sabiedrībā rodas aizvien vairāk cilvēku, kuriem ir drusku citāda, viņš saka, varētu teikt, aizlausta psihe, kas daudz vairāk un vieglāk pieejama dažādām garīgām vēsmām un arī dažādām jaunām laikmetiskām ietekmēm un atziņām nekā agrākā patriarchālā un dzimbūšanas laikmeta latviešu psihe. Lai nāktu šiem ļaudīm pretī, saka Blese, un sniegtu kaut ko arī viņu garām, šo ļaužu garīgās dzīves vadītājiem, ja viņi gribēja par tādiem palikt, vajadzēja dot saviem lasītājiem un klausītājiem jau kaut ko jaunu, citādu nekā 18. gadsimta beigās vai 19. sākumā. Jauns laikmets, jauna ļaužu mentalitāte klauvēja pie laikmeta garīgo vadītāju durvīm. Arī Hugenbergers pamazām kļuva par šādu vienu no garīgajiem vadītājiem, un pagrieza latviešu kultūras kompasu atšķirīgā virzienā. Un šis virziens labi redzams sentencē, ko kāds mužnieks teica Irlavas skolotāju semināru vadītājiem Kārlim Zadovskim, ironizēdams par to, ka zemnieki staigās pakaļ arklam ar Homēru vai Ciceronu rokās, ja viņiem tiks dots vairāk izglītības. Bet tieši tas ir tas, kas tā perspektīva, kas 20. gados iezīmējās, un ļoti lielā mērā tā bija saistīta ar Latviešu literārās biedrības, jeb Latviešu draugu biedrības pētījumiem. Arī Hugenbergers bija šīs biedrības vadītājs kādu laiku, un šeit ir redzams biedrības izdotā žurnāla vāks un fragments no kāda valodnieciska pētījuma. Principā, līdz pat dzimbošanas atcelšanai vācu-baltiešu mācītāji, kas bija ieinteresēti latviešu kultūrā, daudz lielāku uzsvaru lika uz to, ko mēs visi vairāk vai mazāk pazīstam no vecā Stendera, uz tādu apgaismojošu darbību. Tad līdz ar 20. gadiem aizvien nozīmīgāk kļuva nevis sabiedrības apgaismošana, bet mēs varam teikt valodas apgaismošana, respektīvi latviešu valodas izkopšana un mēģinājums pārliecināties par latviešu valodas iespējām. Un optimisms vācu-baltiešu vidū 20. gados bija ļoti liels. Arī pats Hugenbergers nodarbojās ar valodnieciskiem pētījumiem un ir publicējis virkni rakstu šajā žurnālā, kā arī izraisījis virkni strīdu, jo Kurzemes vāciešu sabiedrība bija ļoti kašķīga, kad pulcējās un runāja par latviešu valodas jautājumiem. Bet līdzās valodas pētījumiem praktisks darbs ar valodu īstenojās 1826. un arī nākamajā 7. gadā, kad divos
Izdevumos nāca klajā grāmata Derīgas laika kavēklis, kas ir varbūt visspilgtākais piemērs tām krustcelēm, kurās atradās latviešu kultūra 19. gadsimta pirmajā pusē. Arī krustcels starp to, vai palikt latviešiem vai kļūt par vāciešiem, arī idejas, kuras mēs mūsdienu terminoloģijā dēvētu par tādām politiskās nācijas idejām, bija diezgan atvērtas un arī nenoteiktas. Un šajā brīdī Hugenbergers nāca klajā ar grāmatu, kurā viņš šķietam piedāvāja tādu vecās tenderu tradīcijas turpinājumu, un mēs varam ieskatīties ievadvārdos. Viņš raksta pa priekšu kāds vārdiņš uz jums: mīļi latvieši, kam šī grāmatiņa top vēlēta un dāvāta. Laika kavēkli dāvāja jums, vai nesacīsiet, nav vaļas mums laiku kavēt, mums darbu tik daudz, ka nezinām, kuru iesākt, kuru pabeigt, jeb Dievam pateicam, kad dabojam atpūsties. Ticu to, draugi, bet vienalga dodu un dodu jums šo laika kavēkli rokā, jo zinu, kā derēs jums atpūšoties. Tam būs jūs iepriecināt, atspirdzināt un modināt. Un mazliet plašāk viņš jau nākamajā gadā otrajā daļā apraksta savu koncepciju, kad tu to pirmo pusi no šās grāmatiņas būtu ar prieku lasījis, saka Hugenbergers, vēlēju un dāvāju tev šeit otru. Abas reizes vairāk svešu sēklu esmu sējis mūsu zemē, cerēdams, ka tā derēs un augļosies. Kaut patiktu nevien latviešiem, bet arī tiem, kas latviešu valodu mīļo un labi saprast dzenās, arī šī otrā puse. Nav vajadzīgs, ka stāstu, kur to svešo sēklu ņēmu, jo gudri zinās bez tā to labu vietu, un tiem, kas to nepazīst, velti to pie vārdu sauktu. Tikai to saku, ka slavēti sējēji to pirmo reizi Vācemē ir izsējuši, lai gudri ir manu pūliņu pie tās mīļu uzlūko, un lai latvieši paliek caur to jo bagāti gudrībā un atzīšanā. Šajos abos fragmentos no grāmatu priekšvārdiem mēs varam redzēt vairākas tādas interesantas iezīmes. Viena no tām ir, ka Hugenbergers norāda, ka viņš adresē grāmatu ne tikai latviešu lasītājiem, kādu ap šo laiku pēc Aleksija Apīņa aprēķiniem Kurzemē 18. 19. gadsimta mijā 1/3 daļa lasīt pratēju, bet, protams, daudz vairāk arī to, kas, kā mēdz teikt, lasa ar ausīm, proti, kuriem tiek kaut kas lasīts priekšā. Jā, bet Hugenbergers adresē šo darbu arī vācbaltiešiem, kas interesējas par latviešu valodu, un vienlaikus norāda uz to, ka šī grāmata sastāv no vācu tekstiem. Ļoti pieticīgi, bet patiesībā šie ir autori, kuru teksti ir lasāmi derīgā laika kavēklī. Pirmie divi, Henrihu Heini, Hugenbergers tulko jau mazliet vēlāk. Hugenbergers ir pirmais Johana Wolfganga von Goethes dzejas tulkotājs latviešu valodā. Šillera balāžu un odu tulkošanas tradīcija jau pirms Hugenbergera bija mazliet iesakņojusies, ņemot vērā to, ka Šillers Baltijā vienmēr bija vācu-baltiešu vidū daudz populārāks nekā Goethe vai citi autori, bet ar šo grāmatu Hugenbergers nostiprināja Veimāras klasikas tulkojuma tradīciju kopumā, un vēl rinda ar citiem autoriem, mazāk pazīstamiem vārdiem, arī lasām šajā krājumā. Man liekas, ir ļoti būtiski, ka šī grāmata bija eksperimentāla tajā ziņā, ka tā bija sava veida pārbaude gan pašam Hugenbergeram kā latviešu valodas pratējam, gan arī pārbaude pašai latviešu valodai. Un jautājums par to, vai latviešu valodā ir iespējams izteikt tik daudz, vai, kā varbūt laika biedri teikt, tik kvalitatīvas, dziļas, estētiskas domas un sajūtas kā vācu valodā, šī diskusija un problēma bija
19. gadsimta pirmajā pusē tikpat aktuāli kā varbūt kādus 100 gadus agrāk pašas vācu valodas literārās gatavības pārbauda pretstatā franču valodai. Un, kā jau es minēju, Hugenbergers līdzīgi diezgan daudziem savas paudzes mācītājiem mīlēja runāt latviski, arī tad, kad klāt nebija neviena latvieša. Un īpaši tādos saviesīgos pasākumos parasti ielaidās konfliktos un strīdos, demonstrēdams, ka viņš spēja savas vācu domas izteikt arī latviski. Un ir viedoklis, ka šādu strīdu rezultātā dzima arī šis Hugenbergera krājums, kas no vienas puses bija, kā jau es minēju, eksperiments, un no otras puses noteikti tāds ceļa stabiņš vai robežpunkts latviešu grāmatniecības vēsturē, kur pirmo reizi tādā konceptuālā veidā latviešu lasītājiem bija iespēja lasīt literatūru nevis, kas ir domāta speciāli zemniekiem, bet vienkārši literatūru. Un līdz ar to laikmetā, kas iezīmē pārmaiņas latviešu sabiedrībā līdz ar tādu pieaugošu sociālo mobilitāti, šeit bija pieteikums arī garīgai mobilitātei un virzienam, kuru varētu dēvēt par latviešu literārās kultūras elitarizāciju. Es noslēdzu savu referātu ar tomēr tādu realistisku atziņu, ka Hugenbergers neguva panākumus ar šo savu projektu, un kaut kādā ziņā tas bija nācis par agru. Un šeit tāpēc noslēgumā Roberta Klaustiņa citāts, viņš savā sirsnībā un straujumā dzied latviešiem kultūras tautu dziesmas. Ļaužu stingums un tumsība nomāca viņa vājo spēku, pamezdam to pusceļā. Kad viņš aizmirst ļaužu tumsību, viņš pārdzejo klasiķu garā savu laikmetu labākās dziesmas. Viņš aizsteidzas par daudz uz priekšu. Viņam uz tautu nav tieši, bet tikai aplinkus iespējas. Gribēja vilkt kalnā pie sevis pie kultūras. Un līdz ar to ātrāk vai vēlāk pamanīja savu jocīgo stāvokli, tulkojot tādu dzeju, kas nodomāta augstu izglītotām tautām un šķirām, bet īstenībā dzejo tikai nākamajai lasītāju paudzei, kas nav dzimusi. Es domāju, ka ne es, ne jūs nepiekritīsim tiem vispārinājumiem, kas ir šajā Roberta Klaustiņa citātā, tāpēc, ka arī lasošā sabiedrība jau 19. gadsimta pirmajā pusē daudz diferencētāka, iekšēji atšķirīgāka nekā šeit varētu domāt no šiem vispārinājumiem, bet vienlaikus es domāju, ka šajā procesā ir divi svarīgi atslēgvārdi, ar kuriem arī nopaļoju. Viens no tiem ir tas, ko Jānis Alberts Jansons ir devējis par tādiem vācu-baltiešu veiktajiem latviskās kultūras priekšdarbiem vai sagatavošanās ceļu uz nacionālo atmodu. Ja mēs redzam, ka gan Juris Alunāns savās dziesmiņās 1856. gadā, gan vēlāk arī Auseklis velta gan dzejoļus, gan arī atzinīgus vārdus Kārlim Hugenbergeram, tad mēs redzam tādu kontinuitāti, ko paši jaunatvieši labi apzinājās, bet kas vēlāk varbūt kaut kur pazuda otrajā plānā. Un no otras puses mēs šeit arī redzam to, cik ļoti liela nozīme tādos nestabilos, nenoteiktos laika posmos un periodos ir tādai nejaušībai un būšanai īstajā laikā un īstajā vietā, kur varbūt arī tikpat eksperimentiem atvērts un nestabils temperaments, kāds bija Hugenbergeram, satikās ar diezgan haotisko klaušu laikmeta pasauli un iespējams nospēlēja zinām lomu tajā, ka latviešu kultūras kompass nostiprinājās virzienā, kas veda uz priekšstatu par latviešiem kā kultūra nāciju, kas tad jau ilgā 19. gadsimta kultūras izrāvienā kļuva redzams. Ar to es saku jums paldies par uzmanību. Jā, liels paldies. Man šķiet, no Hugenbergera mēs, vismaz šeit esošie profesionālie vēsturnieki, varam aizņemties vienu domu. Ja mēs esam kaut kur nozaudējuši to atsauci, tad mēs varam tā arī pierakstīt, kā bija šajā skaistajā citātā, ka tiem, kas nezina, nav vērts teikt, un tiem, kas zina, tie zina paši.
Tā kā tas varbūt ir viens, ko mēs varam no Hugenbergera paņemt arī šodienā. Kādi lūdzu ir radušies kādam jautājumi? Labi, kamēr jūs domājat, man ir viens jautājums. Šis te Hugenbergera projekts, izglītot latviešu, tas ir jauki. Vai jūs varētu nedaudz pastāstīt par to grāmatu apriti kā tādu? Kā šai grāmatai vajadzēja pie šiem latviešiem nonākt? Vai tiešām tāds eksistēja tīri reāls grāmatu tirgus, kad zemnieks aizbrauks uz pilsētu un nopirks grāmatu? Kā tas ir? Jā, protams. Iespējams, kad uz pilsētu, kas drusku grūtāk, bet noteikti uz gada tirgu, kas notiek šajā pilsētā, kur tad šo grāmatu visdrīzāk varēja nopirkt no iesējējiem, tā kā grāmatas pārdeva neiesietas, un tad par iesējumu bija atsevišķa maksa, tad iesējēji bija taisīja paši savu biznesu. Bet grāmatu tirgus, protams, bija izveidojies jau līdz ar reliģiskajām grāmatām vai tā dēvēto reliģisko standartu literatūru, ietvarot Bībeli vai vismaz jauno derību, dziesmu grāmatu, sprediķus, kur gan paši mācītāji funkcionēja kā izplatītāji, gan arī jau tādi aizmetņi bija redzami kolportieru, jeb ceļojošo grāmattirgotāju un ne tikai grāmatu tirgotāju kultūrai. Kas nozīmē, ka pateicoties reliģisko grāmatu izplatības tīklam, bija iespējams tādā drusku kontrabandas ceļā šeit kaut kam pavisam citam jau parādīties un sasniegt lasītājus. Paldies. Tā, vai kādam ir auditorijā radušies jautājumi? Par to Hugenbergera attieksmi pret pašu darbiem un visu to, ja viņš šo latviešu valodu jūs teicāt, viņš tā kā uztver tādu izklaidi, vismaz man radās tāds iespējas, tur kādu domu eksperimentu un tā, un tad tāds varbūt nedaudz muļķīgs, bet tā viņa attieksme pret šo visu darbību, vai viņš tā kā uzskatīja latviešu valodu kā kaut ko tādu derīgu, kaut ko tādu nopietnu, vai tas viss tāds, doma eksperiments, tā kā vairāk izklaides kārtā un tā. Man grūti pašam savu domu noformulēt, bet tāds ir tas jautājums. Es sapratu jautājumu. Es domāju, ka uzreiz pēc dzimbošanas atcelšanas bija ļoti liels entuziasms un tāda aizrautība, ka tas, kas pat vēl bija varbūt nesvarīgs un pamests novārtā, tagad pēkšņi kļūst ļoti svarīgs. Un tur iespējams tā nopietnība inficēja arī Hugenbergeru. Bet, ja mēs viņam uzdot šo pašu jautājumu 15, 20 gadus vēlāk, iespējams, ka tajā brīdī jau tāds diezgan pašpietiekams spēles prieks vai estētisks prieks būtu galvenais. Es domāju, ka tas nebija diezgan skaidri fiksēts arī šiem cilvēkiem pašiem bieži vien, tāpēc, man liekas, ļoti precīzs, labs jautājums. Labi, paldies. Es vairāk nevienu interesantu uzdot jautājumus neredzu. Paldies. Paldies. Un mēs turpināsim šo sesiju ar referātu, kas ir veltīts tieši, varbūt ne tieši kultūrai un izglītībai, bet vēlmei izzināt savu senatni, faktiski tam pašam, ar ko mēs nodarbojamies šeit, vēlmei uzzināt kaut ko vairāk par pagājušiem laikiem. Un tāpēc mūsu muzeja krājuma pētniecības nodaļas vadītāja Inna Rozentāle ar stāstu par Kuldīgas novada senvietu arheoloģisko pētniecību dažādos laikos. Paldies, Kristīne. Nu tad ķersimies, vērsim pie ragiem, bet sākumā mazliet iejutīsimies arī tajā 19. gadsimtā, tāpēc varbūt tās es bišķi oponēšu tā iepriekšējai atziņai, mazliet par pašu 19. gadsimtu, par zinātni, par arheoloģiju un tad tieši, kas notiek tad šeit Kuldīgas novada teritorijām. Nu tad, manuprāt, tādas ļoti daļrunīgas bildes, viena jums kreisajā pusē, kas, manuprāt, brīnišķīgi raksturo 19. gadsimtu. Tātad rūpniecības attīstība, sakaru sistēmas attīstība, infrastruktūra,
pilsētas attīstās, tiek būvētas aizvien jaunas celtnes, mainās saimniekošanas modelis laukos un, protams, arī attīstās zinātne. Nu, un tad attēls pa labi, tā ir Kuldīga, gadsimta vidū. Ar to es gribēju parādīt nevis to, ka Kuldīgā nekas nenotiek. Protams, ka notiek. Arī attīstās rūpniecība, tiek uzbūvēts tas pats Kuldīgas slavenais simbols, jeb ķieģeļu tilts, bet tomēr, ja mēs salīdzinām ar lielajiem centriem Eiropā un arī tepat Baltijā, nu, tas viss notiek mazākā mērogā. Nu, un tad paskatīsimies, kas tad notiek ar zinātni. 19. gadsimts un arheoloģija. Lai gan šur tur parādās pētnieku viedoklis par to, ka arheoloģijas pirmsākumus varētu meklēt jau pat 6. gadsimtā pirms Kristus, un tas ir Babilonijā, nu, tomēr vairums, un arī es piekrītu tiem pētniekiem, ka arheoloģiskā zinātnes veidošanās laiks ir tieši šis te 19. gadsimts. Tātad notiek arī lielas pārmaiņas zinātnē un arī arheoloģijā. Šo laiku sauc arī par tā saucamo antikvāro periodu, un to, manuprāt, labi raksturo šī bilde pa kreisi. Tātad būtiskas ir senlietas, un būtiskāks ir tas priekšmets pats par sevi. Nevis tā informācija, ko tas priekšmets sevī glabā un pēc kuras mēs varētu raksturot attiecīgi mūsu interesējošo vēstures periodu. Bet 19. gadsimta laikā, uzkrājoties materiālam, uzkrājoties arī pieredzē, veicot izrakumus, jau ļoti strauji attīstās arī šī pieredze un uzskati arheoloģijā, un parādās jau pētījumi, kas ir tādi kritiski un jau pievēršās plašākiem jautājumiem, nevis tikai senlietu grupām vai atsevišķām senvietām, bet risina jau arī etniskus jautājumus, pauž savus uzskatus par sociālo-ekonomisko situāciju. Nu, un tad šeit jums ilustrācijai ir viens 19. gadsimta vidus attēls par to, kā tad varēja izskatīties Latvijas teritorijas iedzīvotāji vēlajā dzelzs laikmetā. Protams, ka tur ir daudz kļūdu, bet nevērtēsim ar mūsdienu cilvēku acīm. Tas ir attīstības laiks arheoloģijā. 19. gadsimtā tiek ielikti pamati tālākai arheoloģijas attīstībai. Nu, un tad šeit Latvijas teritorijā, protams, ka dominē zinātnē vācbaltieši, tas pats arī attiecas uz arheoloģiju, tāpat kā uz citām zinātnes nozarēm. Nu, un līdz ar to arī lielāks publikāciju skaits, protams, ka ir vācu valodā. Ļoti augstu jāvērtē zinātnisko biedrību darbs, kas ir raksturīgs vispār fenomens šim 19. gadsimtam, un viņu publikācijas. Bet jāatzīmē, kā jau jūs te redzat, ka vidējais attēls jau ir publikācija arī krievu valodā. 19. gadsimta otrā pusē, un it īpaši, kad notiek gatavošanās 10. Viskrievijas arheoloģijas kongresam, kas vispār ir lielākais notikums zinātnē, Baltijā šajā 19. gadsimta posmā. Arheoloģiskajā izpētē arī šeit Latvijas teritorijā iesaistās krievu zinātnieki, nu, un attiecīgi parādās arī publikācijas. Speciāli ieliku mazu fragmentiņu arī latviešu valodā, bet kas tad notiek šajā arheoloģijas attīstībā, nu, un tā kā kontekstā ar latviešiem, diemžēl 19. gadsimta laikā, 19. gadsimta pusē parādās pirmie latviešu zinātnieki, bet ne arheoloģijā. Pirmais akadēmiski izglītotais arheologs ir profesors Balodis, un tas jau ir stāsts par 20. gadsimta pirmo pusi. Bet tomēr nav tā, ka latviešu valodā nekas netiek publicēts. Šur tur parādās informācija par dažādām senvietām, un šeit jūs arī redzat īsu fragmentiņu no preses par Talsu pilskalnu.
Nu, un tad pārējot pie mūsu interesējošās teritorijas, pie pašreizējās Kuldīgas novada teritorijas, es izvēlējos sevi ierobežot tādā veidā. Un sākšu es ar stāstu par dzīvesvietām. Un galvenokārt par pilskalniem, jo tieši šis dzīvesvietu tips ir visvairāk saistījis pētnieku uzmanību. Nu, jūs droši vien varat izsacināt, kāpēc. Tāpēc, ka pilskalni gan, pateicoties to izteiksmīgajam veidolam, ir pamanāmi vidē, gan arī ziņas par tiem parādās rakstītajos avotos, arī folkloras dati tiek ņemti vērā, un jāatzīmē, ka 19. gadsimtā pētnieku vidū vispār ir liela interese gan par rakstītajiem avotiem, gan folkloras materiāliem. Nu, un tad pats pirmais 19. gadsimta tāds plašākais apraksts, kas ir pieejams literatūrā, ir veltīts Veckuldīgas pilskalnam. Šis pilskalns atrodas tepatās pilsētas teritorijā, uz ziemeļiem no tās vietas, kur mēs pašreiz atrodamies. Un tas ir publicēts 1809. gadā. To publicēja profesors Ernsts Hennings savā grāmatā, kas ir veltīta pilsētas vēsturei, tātad Kuldīgas pilsētas vēsturei. Ir interesanti, ka šo te objektu autors nevien apraksta, bet arī izsaka zināmus secinājumus. Viņš, rakstot par Kuldīgas pili, kas atradās tepat pie Rumbas, izsaka arī viedokli, ka iespējams pirmā Krustneša pils ir atradusies tieši Veckuldīgas pilskalnā. Un šai te hipotēzē viņš tā kā uzskata, ka tā ir vairāk ticama nekā otrā, ko viņš min, ka tā ir bijusi pagānu dzīvesvieta, ko pēc tam ir izpostījuši krustneši. Autors arī jau 19. gadsimta sākumā risina jau etniskos jautājumus, jo viņš izsaka arī pieņēmumu, ka līdzīgi kā pēc viņa domām Vēnspili, Pilteni un arī Kuldīgu varētu būt dibinājuši, vai to pirmsākumu ir saistāmi ar vendiem, kuri pēc viņa domām ir ieradušies no Pomerānijas 10. gadsimtā. Bet kuršus viņš pieskaita igauņiem, uzreiz mazā atkāpīta, tas nav nekāds izņēmums. 18. gadsimta otrā pusē un 19. gadsimtā daudzi pētnieki pieskaita kuršus igauņiem un somiem, nu tātad somugriem. Jā, tas nav nekas tāds ārkārtēji sevišķi šim te periodam. Nu, un tad šis te brīnišķīgais un iedvesmojošais kungs, kuru visi pazīst, Augusts Bīlenšteins, kura darba spējas ir vienkārši neaptveramas. Viņš ir veicis pētījumus gan folkloristikā, gan valodniecībā, gan vēsturē. Un viņš ir arī veicis lielu darbu pilskalnu apzināšanā. Tāpēc šeit ir viņa bilde un fragments no vienas no viņa publikācijām. Nu, un tad šī te publikācija, kuru jūs redzat, kas veltīta senlatviešu pilskalniem Kurzemē, ir viens pirmais plašākais šāda veida darbs par pilskalniem, kas vispār ir publicēts. Un tas ir 1869. gads. Kas ir saudabīgi, un tas liekas saudabīgi ne tikai man, bet arī citi pētnieki to ir atzīmējuši, ka Bīlenšteins nav pats apmeklējis Veckuldīgas pilskalnu, kas ir gan izteiksmīgs reljefa ziņā, gan arī viegli sasniedzams tīri praktiski, jo neaizmirstiet, ka, kad es jums stāstu par pilskalnu apzināšanu, ka tā nav pilskalnu apzināšana 21. gadsimtā, ka tas ir 19. gadsimts un jāņem vērā ceļi, infrastruktūra, tā kā to lūdzu arī ņemiet vērā. Bet Bīlenšteina kungs 1868. gadā ir apmeklējis Rendu. Pie tam, kā viņš raksta, ka tas bija jau tad, kad pārējie ekspedīcijas biedri viņu jau bija pametuši, un tā kā viņš jau bija pats savā vaļā. Kāpēc viņš dodas uz Rendu? Jo viņš meklē 13. gadsimta rakstītajos avotos minēto Rende. Viņš cer atrast pilskalnu, kas būtu saistāms ar šo te vārdu.
Diemžēl no vietējiem iedzīvotājiem viņam neizdodas iegūt ziņas par Rendas pilskalnu, kas atrodas turpat netālu no Rendas centra, no Rendas baznīcas, bet autors ir priecīgs, ka viņam ir izdevies no vietējiem iedzīvotājiem iegūt ziņas par nomaļā vietā esošo Mordaiķu pilskalnu. Jāatzīmē, ka pilskalns nav sevišķi izteiksmīgs, tur nav nedz izteiksmīgu nocietinājumu sistēmu palieku, vaļņu, grāvju, izrakstu mākslīgu pārveidojumu, arī kultūras slānis nav izteiksmīgs, bet tomēr arī pats Bīlenšteins to visu saprotot atzīmē, ka tā kā viņš nav atradis citu pilskalnu tuvāk mūsdienu Rendas centram, 19. gadsimta Rendas centram, tad viņš uzskata, ka Rendas vārds būtu saistāms ar šo te Mordaiķu pilskalnu. Jā, es jums tagad minēšu dažādas vietas Kuldīgas novadā, uzskatiet arī par reklāmu, aizbrauciet, pārbaudiet, vai es stāstu taisnību, pārbaudiet, vai ir nocietinājumi paliekas vai nav. Un tad to, ko es jau minēju, ka sākotnēji Augusts Bīlenšteins neiegūst datus par šo te Rendas pilskalnu, kas atrodas turpat pie Rendas, bet jau savā monumentālajā darbā Latviešu tautas robežas, ko visi saīsinājumā saka vienkārši Grencen, viņš jau ar Rendas vārdu saista tieši šo pilskalnu Abavas upes krastos. Vēl viens objekts, kuru ir apmeklējis pats cienījamais pētnieks, arī 1868. gadā ir Goskalns pie Usmas ezera. Mūsdienās gan tas ir reģistrēts arheoloģisko pieminekļu sarakstā, bet ne kā pilskalns, kā viduslaiku dzīvesvieta. Izrakumi gan tur nav veikti, bet tur ir atrasti krāsnes keramikas paliekas. Līdz ar to tad, ir izteikts secinājums, ka tas varētu būt tāds neliels viduslaiku centrs, jo tuvumā ir arī baznīcas un senkapi. Arī Augusts Bīlenšteins jau 19. gadsimtā apskatot šo objektu, izsaka secinājums, ka šis paugurs nav pilskalns. Bet ko viņš saka? Viņš saka, ka visticamāk pilskalns ir bijis šeit te šī noskalotā paugura galā, un tas ir ieskalots ezerā. Mans viedoklis, kāpēc viņš varētu būt nonācis pie šāda secinājuma, arī Augusts Bīlenšteins plaši izmanto folkloras materiālus, un par šo te vietu ir vairāki nostāsti. Viens no tiem, ka pussala, uz kuras atrodas šis paugurs, kādreiz ir bijusi daudz tālāk ezerā un praktiski saskārusies ar pretēju ezera krastu. Un kā teikts, ka gani varējuši sarunāties un ka laipa vedusi no viena krasta uz otru. Un ir arī vairākas teikas par to, ka pils ir nogrimusi ezerā un ka iespējams, ka pie šī secinājuma Bīlenšteina kungu varētu būt noveduši šie te nostāsti, jo viņš arī citu pilskalnu gadījumos bieži vien uzsver, ka ja ir spēcīga mutvārdu tradīcija, ka tur būtu meklējama tā dzīvesvieta. Un šajā gadījumā ar šo vietu tiešām ir saistāmas daudzas teikas. Dažus gadus iepriekš Bīlenšteina kungs ir bijis vēl vairākos pilskalnos mūsu novada teritorijā. Savādi gan, ka viņam kaut kā ir gadījies apmeklēt tieši tādus neizteiksmīgus pilskalnus. Viens no tiem ir arī šis te Pūjalgu pilskalns, ko autors un arī vairāki citi autori dēvē par Ēdoles pilskalnu. Un ar šo pilskalnu Bīlenšteina kungs saista tieši Ēdoles pirmsākumus. Tas ir arī aizsargājums kultūras piemineklis, bet arī tur nav nedz izteiksmīgs kultūras slānis, nedz arī kādas spēcīgi nocietinājuma sistēmas paliekas. Un tad, manuprāt, izteiksmīgākais objekts, ko ir apmeklējis Augusts Bīlenšteins, ir šis te Alsungas dižgabala kalns, pilskalns pašā Alsungas centrā, kur neskatoties uz postījumiem, kas ir veikti gan tīrot dīķi, gan arī būvējot šīs ēkas pilskalnu nogāžu tuvumā, gan arī 20. gadsimtā vēl pie tam tur ir bijis arī novērošanas tornis pašā pilskalnu plakumā. Tomēr tas pilskalnu kopējais skats ir saglabājies līdz pat mūsdienām, ir saskatām arī šī aizsardzības sistēmas daļa, terase, skaidri ir aplūkojama, ko ir atzīmējis arī Augusts Bīlenšteins. Un te gan
Viedokļi nav mainījušies, tāpat kā Augusts Bīlenšteins uzskatīja, ka šis te pilskalns ir saistāms ar seno Alsungu, kas ir minēta rakstītajos avotos. Tam piekrīt arī mūsdienu pētnieki, un tagad jau izmanto arī visos populārzinātniskajos un populārajos izdevumos. Augusts Bīlenšteins ir bijis arī gana paškritisks un vērsts uz attīstību, un viņš raksta savā 69. gada darbā, ka viņš uzskata, ka tie ir tikai pirmie soļi pilskalnu izpētē, un ka tas būtu darbs turpināms, un lai to būtu vieglāk izdarīt nevien viņam, bet arī citiem pētniekiem, viņš sniedz pilskalnu sarakstu, pat ne pilskalnu sarakstu, bet vietu sarakstu, kur būtu meklējami pilskalni. Par Tigves pilskalnu viņš jau skaidri zināja, jo to jau bija arī apmeklējis un aprakstījis viņa kolēģis. Viņš arī saskatīja, ka Padurē ir jābūt pilskalnam, kas ir viens no retajiem pilskalniem, kas ir arī pētīts tagad jau 21. gadsimtā, iegūstot ļoti vērtīgus materiālus gan par agrometālu periodu, gan arī par dzelzs laikmetu. Veckuldīgas pilskalnu viņš piemin, kuru viņš nebija apmeklējis, Kundu pilskalnu, Vecmuižas pilskalns, to es pieliku pati, jo viņš iesaka meklēt pilskalnu Planīcas apkārtnē, tātad Alejas mūsdienās. Šis ir tuvākais pašlaik zināmais pilskalns, bet arī nav sevišķi izteiksmīgs. Ķimalē jūs redzat, ka es esmu ielikusi karti. Tas ir tāpēc, ka 69. gadā Augusts Bīlenšteins iesaka meklēt pilskalnu pie Ķimālas, jo viņu min arī rakstītajos avotos, un meklēt pilskalnu māju tuvumā. Tur uz ziemeļiem jūs redzat pilskalnu mājas, kādreiz ir bijušas. Līdz šim tur neviens pilskalns nav zināms. Arī Augusts Bīlenšteins gadsimta beigu savos darbos vairs pie Ķimālas pilskalnu neatzīmē. Bet pašlaik ir zināms, arheologs Mārtiņš Lūsāns apzināšanas darbu laikā ir konstatējis kultūras slāni un arī ieguvis daudz saurupu atradumu turpat pie Ķimāles upītes krastos, kur varētu būt bijis ciems. Un tad tie atradumi ir datējami ar laiku no 11. līdz 15. gadsimtam. Savu pilskalnu sarakstu vēl autors papildina šajā te izdevumā Latviešu tautas robežas, bet neskatoties uz to, ka tas ir gadsimta beigu izdevums, vienalga Bīlenšteins ir pirmais, kas šos te pilskalnus ir minējis zinātniskajā literatūrā. Tā kā joprojām, ne gluži pirmatklājējs, bet tas, kurš pirmo reizi min šos objektus. Un tad, steidzoties pāriet pie abadīšanas vietām, pie senkapiem, man gribējās tomēr sākt ar profesoru Friedrihu Krūzi. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir pirmais, kurš veica arheoloģiskos izrakumus, ne rakumus, bet izrakumus Latvijas teritorijā. Šie izrakumi gan nenotiek Kuldīgas novada teritorijā, tie notiek pie Daugavas, pie Skrīveriem. Un tas notiek 19. gadsimta 30. gados. Kāpēc tieši tad? Tas ir tāds laimīgs gadījums, cerams, ka laimīgs, kad Daugavā ir lieli plūdi 1837. gadā un tiek izskalotas senlietas netālu no Aizkraukles pilskalna. Un ziņas par šīm senlietām nonāk nevien Rīgā, nevien Jelgavā, kur ir zinātnes centri pašlaik, Dērbatā, bet arī Maskavā. Līdz pat pašam caram. Un cars Nikolais I izdod pavēli, manuprāt, brīnišķīgs formulējums, arheoloģiski izpētīt visu Vidzemi, Kurzemi un Sāmsalu. Un tad šo te uzdevumu uzņemas šis te cienījamais profesors Friedrichs Krūze. Viņš veic izrakumus gan šajā vietā, kur ir izskalotas senlietas, kur ir ļoti bagātīgi abadījumi, bet arī apceļo šo te teritoriju, dodas arī uz Kurzemes guberņu, un pa pierādījumu tam es jums esmu ielikusi divus attēlus, te ir Skrundas pils plāns. Viņš vāc ziņas ne tikai par arheoloģisko materiālu, bet arī par etnogrāfisko. Viņš ir apciemojis arī kuršu ķoniņus, ko savukārt jums pierāda attēls zemāk. Bet arheoloģiskos izrakumus Kuldīgas novada teritorijā viņš nav veicis. To ir izdarījis šis te kungs, Maskavas ķeizariskās arheoloģiskās biedrības biedrs, arheologs Vladimirs Sizovs.
Un tas notika jau gatavojoties minētajam lielākajam notikumam zinātnē, 10. Viskrievijas arheoloģijas kongresam, kurš norisinās tepat Rīgā. Viņš veic izrakumus ne tikai Kurzemē, bet arī Latgalē. Bet tas, kas attiec uz Kurzemi viņš dodas 1895. gadā. 2,5 mēnešus pavada kopumā šeit un veic izrakumus daudzās vietās. Tā skaitā šajos te redzamajos kantiķu, jeb mūsdienās viņus sauc par Grīnbergu senkapiem. Kā mēs zinām, ka tādi izrakumi ir notikuši, tāpēc, ka viņš to ir aprakstījis šajā te atskaitē, ko jūs redzat, bet viņš ir veicis pētījumus arī pie Zlēkām Pasilciemā, un tas objekts viņam licies daudz interesantāks. Un šajā publikācijā viņš lielāko uzmanību velta tieši Pasilciemam un salīdzinoši garām ejot piemin kantiķus. Bet ļoti precīzi atzīmē, ka gan viena, gan otra senkapi pieder vienai kultūrai. Tātad tie ir kurš uguns apbedījumi. Tajā brīdī, kad to publikācija, autors vēl tā kā neuzņemas izteikt kaut kādus konkrētus secinājumus par to, kādai etniskai grupai pieder šie te senkapi, jo arheoloģisko materiālu, ko viņš ir iedevis jauno laiku un viduslaiku apbedījumu vietās, viņš saista ar latviešu kultūru saucamo, jo viņš redz paralēles ar etnogrāfisko materiālu. Bet šos te atradumus, kas attiecas uz vēlā dzelzceļa laikmeta beigām, te arī uz viduslaiku sākumu, viņš vēl tā kā neuzņemas saistīt ar kādu etnisko grupu. Šis ir laiks, kad vēl nav nekādu noteikumu, kas regulētu, kā būtu jāveic izrakumi, kur būtu jānodod senlietas, kur būtu jānodod ziņas par to, kas ir atklāts. Līdz ar to nav mūsdienām obligāti izrakuma pārskati, un tā precīzi, ko tieši Sizova kungs ir atklājis kantiķos, mēs nezinām, bet mēs varam par to spriest, jo izrakumus vēlāk kantiķos ir izdarījis gan arheologs Evalds Mugurēvičs, gan arī Mārtiņš Lūsēns. Ko mēs vēl varam no vēstures avotiem izspiest par šo te Sizova ekspedīciju? Vietējie iedzīvotāji atcerās, ka krievu kungi ir rakuši kantiķos, izrakuši daudz mantas, jūs redzat, un maksājuši rubuli par rakšanu, jo raka parasti vietējie iedzīvotāji. Ir minēts, ka izrakumi notikuši vienu dienu, bet tos ziņas no arhīva es tā kā apšaubu, jo man liekas, ka tie varētu būt attiecināmi tomēr uz citu objektu, nevis kantiķiem. Vēl mēs zinām, kādas tieši senlietas Sizovs ir savācis šajā objektā, jo senlietu saraksts, to, ko jūs redzat tur publicētu, ir publicēts katalogā, kas ir veltīts Viskrievijas arheoloģijas kongresa laika izstādei. Rīgā ir ļoti liela izstāde, un viena no planšetēm tieši atspoguļo, kas tad ir atrasts kantiķu senkapos. Un te man jāsaka liels paldies arheologam Jānim Ciglim, kurš ar mani padalījās ar attēliem, jo pati senlietas es neesmu redzējusi, jo, kā jau es teicu, ka 19. gadsimtā nav regulējums, kur jānonāk senlietām. Daudzas senlietas nonāk privātu kolekcijās, šo te minēto zinātnisko biedrību kolekcijās, jaunizveidotajos muzejos. Daudz, kas laika gaitā arī ir pazudis, kaut kas ir izceļojis uz ārzemēm, bet šīs konkrētās senlietas joprojām ir saglabājušās, bet tā kā Sizovs tās nodod Maskavas ķeizariskajai arheoloģiskajai biedrībai, tās šobrīd glabājas muzejā Maskavā. Bet mēs varam attiecīgi tās apskatīt, jo arheologi Jānis Ciglis un Arnis Radiņš savulaik apzināja kolekcijas, kas atrodas Krievijā, un viņi ir pārliecinājušies, ka šīs konkrētās senlietas joprojām muzeja krājumā arī atrodas. Tā. To, ko es jau sapratu, ka es 20 minūtēs nepastāstīšu, bet lai jums nerodas atžgārns priekšstats par arheoloģiju
19. gadsimtā arī te Kuldīgas apkārtnē. Protams, tiek apzinātas arī pilsdrupas, protams, tiek zīmēti pilsdrupu plāni, bet par to tad jūs varēsiet jau lasīt to Kristīnas minētajā rakstu krājumā. Ir interese arī par kulta vietām, bet izrakumi Kuldīgas novada teritorijā netiek veikti. 20. gadsimta sākumā ir ziņas, ka pie Māras Kambaru alām rok, bet ne tā kā ar mērķi kaut ko arheoloģiski izpētīt, bet tāpēc, ka tur arī ir spēcīga mutvārdu tradīcija un cer atrast bagātības. Kas, protams, ir šim laikam raksturīgi. Bet tas, ko es gribēju uzsvērt, ka lai gan Kuldīgas novada teritorijā notiek salīdzinoši mazāk pētījumi nekā tai pašā Vidzemē 19. gadsimtā, tomēr arī šeit tiek ielikti stabili pamati turpmākai arheoloģijas attīstībai. Un kāpēc es piekritu piedalīties šajā konferencē, ka es gribēju pareklamēt šo reģionu vēl vairāk, un es ceru, ka arī mūsdienu pētnieki versīs vairāk uzmanības šim te reģionam. Paldies par uzmanību! Jā, paldies. Un tātad jautājumi. Mums vēl ir dažas minūtes laika jautājumiem par arheoloģisko pētniecību un tās aizsākumiem. Tad otrais tur bija pirmā roka. Jā, es gribēju pajautāt, vai pēc 19. gadsimta pētniekiem mūsu zinātniekiem tur vēl ir ko vispār meklēt? Pilnīgi noteikti ir viss kārtībā. Kāpēc tas lielākais Kuršu pilskalns ir tik aizmirsts? Kāpēc neviens tur negrib braukt? Nav jau tik sarežģīti pieejams. Tajos laikos pat arī nebija aizaudzis. Jā, šo jautājumu mēs mēģinam risināt jau tā kā mūsdienu pētnieki un kultūra vēsturiskā mantojuma sargātāji un entuziasti. Mēs ļoti ceram, ka mums izdosies tuvākajā laikā aktualizēt Veckuldīgas pilskalnu un arī cerams veikt tā sakopšanu un arī turpmāk izpēti, jo pilskalns, lai gan tiek pieminēts lielākajā daļā pētījumu, jo tas ir lielākais Kuršu pilskalns. Izrakumi tur ir veikti salīdzinoši mazā platībā, tie ir nelieli izrakumi, kur Brīvkalna pārbauda kara laika tranšejas un nelieli tādi pārbaudas izrakumi, ko veic arheologs Uldis Kalējs. Bet secinājumi tiek izdarīti stipri plašāki. Tā kā, protams, ka, ja ir interese par šo te par kuršiem vēlajā dzelzs laikmetā viduslaiku sākumā, tas būtu ļoti vērtīgs materiāls, ko analizēt un skatīties, vai tās izteiktās hipotēzes zinātniskajā literatūrā atbilst tiem vēstures avotiem, kurus iespējams pilskalna kultūras slānis glabā. Mans jautājums ir vairāk arheologiem kā tādiem un vienkārši piezīme neliela, jo es līdz šim publikācijās neesmu pamanījis tādu lietu, ka būtu ņemts vērā to, kas atrodas Britu muzejā. Britu muzeju es skatījos, bet tas, kas attiec uz Kuldīgas novadu, tur nav senlietu, kas attiektos uz mums, bet dažas senlietas no Krūzes tieši kolekcijas, jo viņš apceļo arī šo reģionu, ir nonākušas Vācijā. Bet, diemžēl, tās konkrētās, kas ir saistāms ar mums, tur bija Ēdola un, ja nemaldos, Alsunga, ir ieraksti par tām, bet paši priekšmeti līdz mūsdienām nav saglabājušies. Tur ir simtiem to priekšmetu no Latvijas tieši. Jā, no Latvijas. 18. 19. gadsimta aizceļojuši kaut kādā veidā uz turieni. Jā, to es varu pakomentēt, ja kāds arī taisās pievērsties šai tēmai. Kā jau es teicu, daudzas kolekcijas tika veidotas kā privāta kolekcijas. Tam pašam Krūzem un daudziem citiem vācu-baltiešu pētniekiem bija privātās kolekcijas, kuras vai nu paši vai biežāk tomēr viņu ģimenes locekļi pa daļām vai pilnībā ir pārdevuši. Un tas nav obligāti, ka tas nonāca biedrībai tajā pašā Kurzemes provinces muzejā, ko mēs bieži izmantojam savos pētījumos, bet arī aizceļojuši uz Vāciju, uz Lielbritāniju un citur. Tāds nedaudz nearheoloģisks jautājums, bet man liekas arī interesants. Vai ir pasekots, kad šeit vietējā presē parādās latviski kaut kāda informācija, jautājumi par arheoloģiju, par aizvēsturi? Kad latviešu sabiedrība vienkārši par to sāk interesēties kaut kādā veidā, kaut kāda informācija līdz viņiem nonāk?
Sapratu jautājumu. Nē, jo es šajā gadījumā koncentrējos tieši vairāk uz to zinātnisko pusi, lai pēc tam varētu arī turpināt par starpkaru periodu un arī par padomju laikiem šo materiālu apkopot. Bet jautājums ir ļoti interesants un katrā ziņā cilvēkiem tas interesē, jo ja tas neinteresētu, tad noteikti netiktu arī mantrači tā kā uzdarbojušies nevien mūsdienās, bet arī tajā periodā, jo ziņas par Pilskalnu un arī Senkapu postījumu ir arī no šī perioda arhīvā. Protams, ka arī nebūtu šī spēcīgā mutvārdu tradīcija, tas pats Bīlenšteins neatrastu noteikti daudzus objektus, ja cilvēkiem nebūtu kaut kāda informācija par to. Cita lieta ir, kā viņi to informāciju interpretē, vai viņi izprot viņu tajā kontekstā, kā mēs viņu izprotam, vai viņiem ir pilnīgi sava vīzija par šiem objektiem. Bet jā, tas arī mazais fragmentiņš no preses, tas gan nav tieši ar šo reģionu, bet tur bija par visiem Kurzemes pilskalniem tāda īsa informācija. Varētu teikt, kā reklāma apceļojiet Kurzemes pilskalnus, tur bija tie paši Talsi, daži objekti no Kuldīgas novada, ja nemaldos, tur arī bija Ventspils puse. Tā, vai mums ir vēl kāds? Nav vairāk jautājumu, labi. Liels paldies. Jā, droši aplaudējumu.